Labrīt, kolēģi! Pulkstenis ir 10:00. Sāksim kārtējo domas sēdi. Un, kā ierasts, sāksim ar izpildu direktoru ziņojumu, un pēc tam pāris vārdu par notikumiem pēdējā mēnesī arī no manis. Lūdzu, Andri. Jā, labdien, deputāti, kolēģi, klausītāji. Tā tad jā, par aktuālo pašvaldības darbu. Tā tad mēneša laikā pēc budžeta apstiprināšanas ir sagatavots un apstiprināts arī iepirkuma plāns šim gadam, un jau tiek aktīvi sludināti un veikti dažādi tātad iepirkumi. Tad, protams, ir sācies pavasaris, jā, un ar pavasara iestāšanos saistītie darbi uzsākti. Un arī, jā, kā pavasarī, arī vairāk drošības jautājumi gan saistībā ar pavasaru paliem, gan citi cilvēks aizsardzības jautājumi. Tad par budžeta izpildi, tā tad ieņēmumi pat labam ir saņemti nedaudz virs 24% no gada plāna, tā tad jeb 10,5 miljoni. Tā tad kopumā ieņēmumos turamies ļoti tuvu plānam. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis ienāk ļoti precīzi, neviens eiro vairāk, tieši 3 miljoni labam ir saņemti, jeb 19% arī no gada plāna. Nekustamo īpašumu nodokli tāpat maksā, jau esam saņēmuši vairāk kā 500,000. Un pat labam ieņēmumi no īpašumiem un pārdošanas, jā, tā tad janvārī bija straujāk šie ieņēmumi, bet pat labam, jā, februārī, martā viņi ir sabremzējušies un droši vien būtu jāturpina darbs pie aktīvākas tātad iznomāšanas un īpašumu tirgošanas, bet pat labam vēl tātad izpilde ir tuvu 22% no gada plāna, kas patreizējo situāciju vēl ir salīdzinoši labi. Pārējie ieņēmumi arī ir ļoti, ļoti tuvu, tā teikt, plānam. Par izdevumos, protams, lielākā sadaļa ir atlīdzība. Ja, izdevumi kopumā tā tad ir nedaudz zem 10 miljoni no kopējie izdevumi, ja, un kas ir nedaudz virs 17% no gada plāna. Tā tad turamies zem ieņēmumiem. Tā. Jā, tā tad jau minēju par pavasari. Tā tad arī civilās aizsardzības komisijas sanāksme bija, kur ar iesaistītiem dienestiem pārnājām palu un teritoriju aplūšanas riskus, kā arī saistītos sadarbības jautājumus. Un arī attiecīgi ir apziņot visu lielāko hidrotehnisko būvju īpašnieku, jā, par tātad šo ietaišu uzraudzību pastiprinātu. Tāpat līdz ar pavasara iestāšanos ir arī ierobežojumi uz pašvaldību ceļiem izlikti, un tā tad ir šīs 10 tonu ierobežojumi kravu pārvadājumiem. Protams, tā situācija mainās, ir ceļi, kas ir iekļauti, ir ceļi jau, kas ir izņemti no šī ierobežojuma saraksta, bet tā tad aktuālā informācija ir redzama pašvaldības mājaslapas sadaļā par transporta masas ierobežojumiem. Tikāmies arī ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem, lai pārunātu nozares aktualitātes, un mums, protams, vērtīgi uzzināt, kādi ir valsts ceļu plāni Smiltenes novadā tuvākajā laikā. Tad tie lielākie plāni jāsaistās ar V, jeb vietējās kategorijas ceļu uzlabošanu, gan tāpat Launkalnas Drustu pagastos, arī Grunzāles pagastā. Tā, jā, vēl tā tad aizējošā ziemas ietekmē februāra beigās un marta sākumā turpināja aizsalt ūdensvadi, un tā tad Smiltenes NKLP kopumā pa visu novadu bija saņēmis vairāk kā 150 pieteikumus, ja. Un NKLP arī regulāri informēja par tām vietām, kur notiekās šie darbi, lai atkal nodrošinātu ūdens apgādes. Marta mēnesī arī tiek organizēta pilsētā un arī citviet novadā bīstamo koku izzāģēšana, ja, vainagu kopšana, lai tā tad arī iestājoties pavasarim būtu droša un pievilcīga vide.
Tāpat ir izsludināts no šīs nedēļas sestdienas, tātad no 21. marta līdz 26. aprīlim sakoptības mēnesis. Sakoptības mēnesī ļaujam dedzināt kaitēkļu bojātos zarus, kā arī paralēli tiek organizētas dažādas akcijas, tā skaitā lapu vākšanas akcija, arī atkritumu dažādas vākšanas akcijas. Un tā tad, jā, arī par pavasara gada tirgiem, par ko ir liela interese pēdējā laikā. Tātad 18. aprīlī gada tirgus tiek plānots Smiltenē, 10. maijā Apē un Blomē plānojas un 16. maijā Raunā. Tā ir uzsākt gatavošanās arī 15. Saeimas vēlēšanām, un vēlēšana komisija ir izsludinājusi tātad iespēju pieteikt kandidātus darbam vēlēšanu tātad iecirkņu komisijās, un to var izdarīt līdz 31. martam. Tātad laipni aicināt visi, kuri grib piedalīties vēlēšanu komisiju darbā. Tāpat, jā, 15. maijā plānot starptautiskā ģimenes diena. Smiltenes novada pašvaldība nāk pretīm ar laulības svinīgo ceremonijas atmaksu šajā dienā. Tā kad, ja kādam ir vēlme, tā teikt, nokārtot dzīvi un arī dokumentus, tad laipni aicinam 15. maijā slēgt laulības. Tā. Jā, par aktuālajām vakancēm, tad mums ir aktuāla vakance pat labāk IT nodaļā, lietotāju atbalsta speciālists. Tāpat bibliotēkā meklēja vecāko bibliotekāru, Trapenē sociāla aprūpes centrā ārsta palīgu, un tāpat arī sporta treneri Raunā. Par sabiedrības iesaistu un līdzfinansējumiem. Tātad jau iepriekš minēju, kad ir iespēja pieteikties jauniešu iniciatīvu projektu konkursam vēl līdz 30. aprīlim. Tātad jaunieši, kam ir iniciatīva. Un arī vairāk saimnieciski tādi līdzfinansējumi ir izsludināti. Līdz 30. aprīlim var pieteikties arī finansiālam atbalstam Sosnovska Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai. Ja, tā kad droši, kam tas ir aktuāli. Un līdz 4. maijam arī var pieteikties līdzfinansējumu saņemšanai, nekustamā īpašuma pieslēgšanai, centralizētajai ūdens apgādei un kanalizācijai, kā arī decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvei. Ja, šis ir līdzfinansējums, kas ir pieprasīts, tā kad droši startēt. Un tā tad februārī noritēja ikgadējā iedzīvotāja aptauja. Kopumā tika saņemts 445 anketas, tad dati ir apkopoti, un kas jā, tāds kopējais rādītājs, kad kopumā no visiem aptaujas dalībniekiem ar dzīvi Smiltenes novadā apmierināti ir 71% respondentu. Tā kad, jā, mājaslapā ir pieejams šis apkopojums un aicinu iepazīties. Apkopojums ir interaktīvs, var skatīties dažādos griezumos. Tā vēl februāra beigās, tātad uz Ukrainu kopā ar Alūksnes un Apes fonda automašīnu konvoju aizgādājām arī pašvaldības noziedoto transporta līdzekli. Un to nogādāja arī mums pašu Gaujens un Trapenes pagasta pārvaldnieks. Tā, par kultūru, tad, jā, turpinās aktīvā sezona Tautas namos kultūras centros. 26. februārī tātad Smiltenes muzejā norisinājās ikgadējā konference, kur tātad bija priekšlasījumi par Smiltenes apkārtnes vēsturi. Tāds labs un jau par tradīciju kļuvis pasākums. Jā, vēl martā Smiltenes novada kultūras centrā tika atzīmēta Smiltenes pūtēju orķestra 65 gadu jubileja, kur tātad gan Nacionālā kultūras centra apbalvojumi, gan pašvaldības sadzinības un pateicības raksti tika pasniegti. Un 15. martā Apes kultūras centrā arī tika aizvadīta novada vokālo ansambļu skate. Tātad mums novadā pat labi ir 8 aktīvi ansambļi.
Turpmāk tātad arī šajā nedēļas nogalē Virešu pagastā aicinam uz pārgājienu cikla Smiltenes novada vieta, kur atklāt nākamo pārgājienu, jau trešo. Tā kad, jā, 22. martā Vidagā plānot šis pārgājiens. Un, protams, uz priekšu 25. martā tiek plānoti komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi un norit jau gatavošanās arī lieldienu pasākumi. Tā sportā pat labam pārejas periods no iekšas sezonas uz ārā sezonu, līdz to nosacīt klusāks. Jā, un noslēgumā vēl tad par projektiem. Jā, ir objekti, kur būvdarbu sezona ir atsākusies, bet principā ir sezona, kur gatavojam vēl projektu pieteikumus, gatavojam projektu dokumentāciju un sludinām dažādus iepirkumus. Tātad projektā bezemisiju transporta līdzekļu izmantošanas veicināšanas pašvaldībā tātad bija izskatīta sūdzība Ijūbā, ir iepirkuma rezultāts apstiprināts un ceram, ka tuvākajā laikā varēsim slēgt līgumu par 3 šo elektroautomobīļu iegādi. Par Limbažu ielas izbūvi uzņēmējdarbības teritorijas attīstībai tātad ir izsludināts būvdarbu iepirkums un jā, pat labam ir iesniegšana līdz 27. martam. Cerams, kad varēsim vērtēt pieteikumus un plānot darbus. Zemes īres māju būvniecības tātad šajā projektā Pļavas ielā 3 ir izbūvēti jau ēkai visi 4 stāvi, jāliek jumts, jāsāk iekšdarbi, bet jā, aizvien aicinām reģistrēties rindā uz zemes īres mājokļu rindu, jo plānojam arī nākamo māju attīstību. Un arī par šo māju Pļavas ielā 3 Smiltenes NKLP savā mājaslapā ir izveidojis tādu sadaļu, kur var iepazīties ar visu informāciju. Turpat ir dzīvokļu plāni redzami, jā, un pārējā informācija. Turpinās arī projekta izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidu un aprīkošana Smiltenes novadā. Tātad Apes skolā šie remonta darbi ir pabeigti, Raunas skolas dabaszinātņu ēkā darbi turpinās, norit starpsieņu izbūve, inženieru komunikāciju izbūve. Un Rīgas ielā vidusskolā tātad ir datorklases remonts pabeigts un turpinās vēl noslēdzošie darbi ar liftu un pacēlāju izbūvi. Un paralēli tātad norit aprīkojuma, tātad mēbeļu, inventāra iepirkumi visām šīm 3 skolām, lai līdz vasarai var jau aprīkot. Tad, jā, norit arī projekta Raunas viduslaiku pils mantojuma saglabāšana un infrastruktūras uzlabošana kultūra telpas attīstībai. Tātad ir izsludināts iepirkums uz šīs takas projektēšanu. Jā, lai arī šogad jau varam uzsākt darbus. Ģimenes ārstu prakšu vietu sakārtošanas projektā tātad arī saņemti pieteikumi iepirkumā par telpu projektēšanu, jā, norit vērtēšana. Un ir sagatavoti un valsts kultūra kapitāla fondā apstiprināti 4 nelieli kultūras un mākslas jomu projekti, tātad mūzikas izglītības iestāžu materiāla tehniskās bāzes uzlabošana, kur plānots mūzikas skolā vibrafonu iepirkt. Tad Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde, kā arī drustu vēstures ekspozīcijas modernizācija un lāzeru tehnoloģiju un karstuma preses integrēšana mācību procesā Smiltenes mākslas skolā. Tādi nelieli projekti, bet ļoti mērķorientēti. Norit arī projekta pielāgošanās klimata pārmaiņām īstenošana. Tātad ir noslēgti projektēšanas līgumi par Raunas dzirnavu dīķi un mēru ūdenskrātuvi, lai tā tad var projektēt šos darbus. Un tiek arī gatavots jau būvdarbu iepirkums Tiltlai ezera, tātad šiem attīrīšanas un sakārtošanas darbiem. Jā, tad vēl martā ir sagatavots un iesniegts projekts Smiltenes autoostas teritorijas attīstībai, un tad gaidīsim CFLA atbildi. Un paralēli arī šajā projektā ir izsludināts iepirkums uz būvprojekta sagatavošanu.
Un šodienas darba kārtībā ir arī lēmums par projektu sagatavošanu pašvaldības nozīmes meliorācijas koplietošanas sistēmas sakārtošanai. Un arī ceram uz veiksmīgu projektu īstenošanu. Tā, paldies, tas man viss. Un ja ir kādi jautājumi. Varbūt, paldies, varbūt es pastāstītu no savas puses. Izpildarēju. Nu, labi. Man lūgums to, ka 24. un 25. gadā tika strādāts pie naudas plūsmas, Jāni. Jā, man lūgums to, ka sākot jau ar marta mēnesi, lai viņi atkal top, lai viņi ir kārtībā, tāpēc, ka situācija ir kāda viņi ir to, ka mēs nevaram prognozēt resursu sadārdinājumus, kāda vēl varētu būt un vispārējais, tāpat ir izdevuma daļa, tāpat ir ieņēmuma daļa, tas var skart, tāpēc pilnīgi noteikti jātur pulses laiku uz finanses situācijas katru mēnesi. Jā, un tas nākamo būs. Jā, labi, tas lūgums izpildvarēja. Jebkurā gadījumā mēs sekojam līdzi izpildēji, bet par naudas plūsmu skaidrs, jā, protams. Varbūt es pastāstīšu, es atbildēšu uz kādu jautājumu, ja. Es jums nedaudz arī pastāstīšu no savas perspektīvas par pēdējo mēnesi. Bijis raips mēnesis, interesants. Tad pirms 2 nedēļām premjera aicināja pie sevis visu pašvaldību vadītājus, lai runātu par teritorijas plānojumu. Un, kā jūs atceraties, tad mums bija konkrēti problemātiska situācija ar to, ka mūsu teritorijas plānojums no vides dienas tika kavēts. Faktiski tas termiņš tika noteikts 120 dienas, un nebija īsti pārliecība, vai arī tajās 120 dienās viņi iekļautos un atbildētu. Un arī šajā sapulcē mēs vērsām uzmanību uz šo. Mēs vērsām uzmanību uz to, ka nepietiek kapacitātes vides dienestam. Ka, ja mēs runājām vispār gan par ekonomikas attīstību, gan arī tādu birokrātijas mazināšanu, tad šis ir tāds klajš piemērs, kuram vajadzētu pievērst uzmanību. Un kopumā gan premjera, gan arī vides dienesta, ne vadītājs, bet KEM valsts sekretārs bija atzina, ka problēma pastāv. Tiesa, tāda uzreiz risinājuma nebija, jo trūkstot darbinieku un trūkstot kapacitātes, bet gan es, gan arī citi pašvaldību vadītāji nāca ar ierosinājumiem, ka, piemēram, daļu varbūt outsourcēt, un galu galā varbūt arī šo teritorijas plānojumu prasības attiecībā pret pašvaldības detalizācijas pakāpēm varētu mazināt. Vai arī daļu no atbildības, kādu šajā teritorijas plānā iestrādājam, atstājam pašvaldībai. Nevis kā valstī būtu viņš jānosaka un jānokontrolē, bet pašvaldībai būtu jāievieš, un pēc tam, ja gadījumā kaut kas netiek ieviests, attiecīgi valsts var uz to norādīt. Un, manuprāt, mēs tikām sadzirdēti. Un, kā jau zinu, arī tika skatīts Saeimā komisijā šis jautājums. Redzēsim, kāda, protams, būs virzība. Un vēl viena papildus, kas šajā bija liela diskusija saistībā ar vēja parkiem un pašvaldības autonomiju un tiesības noteikt kaut kādus attālumus, līdz kuram var atļaut vai neatļaut, vai ciemata teritorijai paplašināties vai mājām. Kontekstā tieši to, ko Čudurs, tā kā varam ministrs, bija apstādinājis daļu no teritorijas plānojuma Bauskā un Prēļos. Jā. Un tur arī tā kā vienojās, ka tomēr vēlreiz ar premjeru iesaistot apsēžos pie galda un meklē risinājumu, jo tas draudētu ar to, ka būtu ilgstoša tiesāšanās. Un savukārt visas pašvaldības šos teritorijas plānus vienkārši apstādinātu un gaidītu tiesāšanās rezultātus, kas atkal būtu valstiski noteikti slikts rezultāts, jo nenotiktu apstātos virkni attīstības. Tad rīt ir prezidents aicina visus pašvaldības vadītājus pie sevīm ikgadējo tikšanos. Par to jau droši vien pastāstīšu pēc tam, bet galvenie jautājumi, par ko tiks runāts, būs atkal šis teritoriju plānojums, būs mājokļu jautājums un, protams, arī drošība.
visi šie 3 jautājumi, protams, mums arī ir ļoti aktuāli, sevišķi ņemot vērā arī mūsu pierobežu statusu. Un mēs esam uzaicinājuši ciemos pie sevis finanšu ministru Ašerādenu, kurš arī apstiprinājis. Kurš mums datums ir? 26. 26. marts. Mēs tad dosim jums informāciju, kāda tieši būs programma un formāts. Bet no pašvaldības puses mūs interesē virkni jautājumi un pavisam konkrēti, piemēram, jautājums par to, kāpēc netiek kompensēti šīferu savākšana, kas pašvaldībai bija izdevums saistībā ar krusu. Ja, teiksim, pārējās kompensācijas un ceļi tiek daļēji atbalstīti, tad šeit mēs redzam, ka notiek tāds bumbulēšana no KEMA uz finanšu ministriju, no finanšu ministriju uz KEMU. Noteikti šis jautājums, ko mēs gribētu tieši finanšu ministram pajautāt, un, protams, arī saprast aktuālo situāciju ar pašvaldību šo te finanšu izlīdzināšanu, kas šobrīd tiek diskutēta valdībā. Varu tikai aptuveni jums apstāstīt, kāda šobrīd ir situācija, kā izskatās. Izskatās, ka šis jautājums ir tā kā nobremzēts, un viņš tālāk visdrīzāk šajā sasaukumā varētu arī Saeimas sasaukumā varētu netikt virzīts tālāk, jo tur ir daudz jautājumu un arī daudz pašvaldības, it sevišķi Rīga un Pierīga, nav apmierināts ar piedāvāto modeli. Skatoties no Smiltenes pašvaldības viedokļa, es teiktu, ka šis piedāvātais formula nav tā, ka ļoti būtu mums izdevīga. Tur vēl viens apstākļs, kas ļoti svarīgi, ko ņemt vērā, ir vai jaunajā šī izlīdzināšanas mehānismā būs pašvaldības savstarpējie norēķini. Ja viņi tiek saglabāti, tad mums būs ar mīnuszīmi izmaiņas. Ja gadījumā viņus atceļ, tad mums ir neliela plusa laikam un aptuveni ap nulli, kas arī nav tā kā baigi uz izaugsmi orientēti. Mans personīgais viedoklis ir, ka ja šādu reformu veids, viņai jāsako ir naudai, tādā ziņā, ka lai zaudētājs nav neviens, un izlīdzināšanās un, piemēram, labāka sakārtošanās varētu notikt uz izaugsmes rēķina, kad tiem, attiecīgi, kur ekonomika ir straujāka un tam līdz, ka šī izaugsme vienkārši nākotnē notiek ātrāk. Bet to arī mēs ar Ašerādeni šeit varētu arī pārunāt. Tad tagad jau par tradīciju ir kļūst tas, ka mēs vienreiz mēnesī aicinām uzņēmējus uz brokastīm, pie kāda uzņēmēja, un pagājušajā mēs bijām pie SIA LV Timbers. Aicinu arī deputātus piedalīties, ļoti interesanti paklausīties. Katrs uzņēmējs ir ar savu stāstu, ar savu tieši varbūt nišu un kā viņš to atrads, bet, protams, ir arī novadam svarīgi dzirdēt, kādi kaut kādi izaicinājumi un problēmas. Un nākamais mums būs 31. martā. Mēs tiksimies tehnikumā Smiltenes, kur aicināsim uzņēmējus arī runāt un skatīties, kā ir tātad par šīm programmām, ko gatavo, kādus darba speciālistus gatavo, un padiskutēt arī, cik tas vispār ir uzņēmējiem liederīgi, un kā arī uzņēmēji paši varētu aktīvāk iesaistīties, piemēram, prakšu vietu nodrošināšanā. Tad vakar bija tikšanās ar drustu iedzīvotājiem, kur tad iepriekšējā tikšanās laikā mēs vienojamies, ka reiz 3 vai 4 mēnešos mēs tiekamies ar attīstītājiem, būvniekiem pašvaldību un izrunājam aktuālo situāciju. Cilvēku bija mazāk, kas no vienas puses varbūt ir laba pazīme, tad tas nozīmē, ka nav tik liels kairinātājs, kā bija pirms 3 mēnešiem tieši šis ceļu stāvoklis. Tas kaut kādā mērā ir risinājies, kļūsi labāks, un arī intensitāte tieši pa tiem ceļiem, kur pārsvarā iedzīvotāji izmanto, nav tik liela. Bet, protams, bija daudz jautājumu, diskusijas, un mēs no savas puses noprezentējām to, kā varētu izskatīties šis te kompensācija mehānisms, pie kā tad mums bija pirmā darba grupa, kur mēs izrunājām par kā
Ministrs kabinets ir noteicis šos te gan kompensāciju mājsaimniecībām, gan arī pagastiem, kur ir vēja parki. Tur mums radās pāris jautājumu, ko mēs arī jautājām Kemam, kā interpretēt tos noteikumus. Attiecībā gan kā noteikt 2 km radius, jāmēr tātad no asas vai no spārniem, kur kaut kādā gadījumā tas kādai saimniecībai tas var būt jautājums, vai viņi iekļaujas tajā zonā vai neiekļaujas. Tāpat arī vai mēs varam mainīt šo te atbalsta intensitāti atkarībā no mājsaimniecības, nezinu, lieluma, cik tur pierakstīti cilvēki, cik, teiksim, zonā vēja šo te stabu zonā viņi atrodas. Jo šobrīd varbūt kā juridiski lasās, liekas, ka mēs to nevaram darīt, bet tomēr mēs gribējām no Kema par to skaidrojumu. Jums informācija arī to, ka šobrīd ir kavēšanās ar pagaidu betona rūpnīcas izbūvi Raunā, kas tātad paredzētu tur izbūvēt. Tā kavēšanās faktiski atkal ir vides dienesta kapacitātei, manuprāt, tur nav iebildumu par to, ka tur nevarētu vai tam līdzīgi, bet gatavo noteikums, kas visdrīzāk būs marta beigās. No pašvaldības viedokļa, manuprāt, tas ir slikti, jo šobrīd, ja gadījumā tiek izbūvēti kādi no šiem vēja parku stabiem, betons tiek vests no Valmieras un mašīna tātad iet caur smilteni. Un tādējādi infrastruktūra tiek daudz vairāk noslogot nekā gadījumā, ja tas būtu Raunā. Jā, tas tad par to. Savukārt, ko varbūt Andris neminēja, netik labas ziņas saistībā ar projektiem, ir tas, ka mēs esam saņēmuši informāciju no kompānijas, kas uzvarēja par Viedrades kvartālu projektēšanu, ka viņi atsakās no savām tiesībām šo projektu realizēt. Vēl notiek oficiālā saraksta, bet visdrīzāk mēs nevarēsim šogad šo projektu realizēt, jo nākamais pretendents jau ir ar būtisku lielāku naudas summu, kas budžetā nav. Un arī īsti laika mums jaunam konkursam, lai paspētu uz to programmu, uz ko mēs domājam, arī mums īsti nav. Līdz ar to faktiski šis būs jāpārliek par gadu, jāprecizē projekts, varbūt jātaisa viņš mazākā apjomā, bet tāda ir situācija. Ir arī atteicies tas uzņēmums, kas vinēja autos paneļus uzlikt, kurš vinēja konkursā. Tāda ir situācija, neko mēs tur nevaram ietekmēt, un šobrīd ir sludināts jauns konkurss uz to. Katrā gadījumā, runājot arī par Viedradi, teiksim, šī noteikti būs uz budžeta grozījumiem piedāvājums. Mans, teiksim, tāds skatījums ir, ka šī naudai viņai noteikti vajag aiziet tikt orientēt uz attīstību, uz attīstības projektiem. Vai tas ir ceļu izbūvēja, lai varētu jaunus zemes gabalus izsolēt privātmāju apbūvēji, vai arī kas palīdz uzņēmējdarbībai, bet par to tad diskusijas vēl priekšā. Mēs sasaucām arī civilās aizsardzības sēdi, kur, kā jau Andris minēja, viens jautājums bija saprast mūsu darbības algoritmu par plūdiem. Labā ziņa ir tāda, ka teiksim, sliktās prognozes nav piepildījušās, un plūdu riski beigās ir mazāki, kā viņi varēja būt. Un arī mūsu gadījumā, es teiktu, ka samērā situācija ir droša. Bet mēs arī izskatījām jautājumu par patvērtnēm, bumbu patvērtnēm, un novienojamies, ka līdz nākamajai civilās aizsardzības sēdē ir jāsagatavo projekts ar mērķi, kas mums būtu jāsasniedz. Kādu kapacitāti, kurās vietās, un tad jau mēs varētu sākt diskusiju gan par motivēšanu, varbūt privātos īpašniekus, savus īpašumus iekļaut šajā bumbu patvērtnēs, vai arī skatīties, kur mēs kādus līdzekļus apgūstam un kādu kapacitāti mums būtu jāsasniedz. Tāpat nākamajā civilās aizsardzības sēdē izskatīsim arī jautājumu, piemēram, par vilku populāciju. Šobrīd pāris iedzīvotāji ir satraukušies par to, ka mūsu novadā viņu ir vairāk nekā varbūt vajadzētu būt.
Bet tad droši vien šo izrunāsim, kāda ir situācija, un arī lūksim, komunicēsim caur pašvaldību, lai nomierinātu iedzīvotājus. Jo nav bijis neviens gadījums šobrīd man informācija, kad teiksim, vilku gadījumā būtu vai kādi apdraudējumi cilvēkiem vai arī pat mājlopiem. Bet tas ir jāmonitorē. Tad mēs arī esam sākuši tādu varbūt sarunu ciklu ar uzņēmējiem, jo mēs, kā jau budžetu pieņemot, mēs sapratām, ka visam nauda nepietiek un visiem infrastruktūras objektiem viņu uzturēšanai, vai tas ir sporta vai izklaides. Un tāds vēlos sagatavot un iet pie lielākiem uzņēmējiem ar piedāvājumu, ka viņi kļūs par lieldraugiem, kā atsevišķu novada objektu uzturēšanā vai remontā vai kaut kādā veidā atbalstīšanā. Un pirmais, ar ko mēs bijām, mēs runājām ar CBR par iesaistīšanos kartinga trases uzlabošanā. Manuprāt, šīs sarunas bija ļoti labas un produktīvas, un mēs esam tuvu faktiski pie vienošanās, ka viņi varētu ieguldīties un palīdzēt šo kartinga trasi stipri uzlabot tā, lai jau nākamā gada mēs varētu, kartinga trasi varētu būt kā viens no Latvijas čempionāta posmiem. Redzēsim, kā mums iet, un šobrīd ir tā kā labi pozitīvi. Savukārt ar nekustamo īpašumu nodaļu mēs esam vienojušies par plānu, ka jāizstrādā mēneša laikā konkrēts plāns ar zemes gabaliem, kurus mēs prioritāri tātad sakārtojam zemes grāmatā. Mēs jau esam lielā mērā apzinājuši tos gabalus, kas ir nepieciešami tieši priekš mežstrādes vai meža kopšanas, kuru mēs ir it kā mūsu īpašumā, bet mēs nevaram viņu kopt, jo viņi vienkārši nav zemes grāmatā. Un to uzlika kā prioritāti, un tur mēs redzam arī tādas varbūt virkne juridiskas problēmas, kuras tad mēs nodefinēsim un iesim attiecīgi vai nu pie valdības vai pie lēmumu pieņēmējiem, ja, kāpēc tiek apgrūtināts pašvaldības, kuriem faktiski ir īpašumā, bet neļauj normāli reģistrēt šos īpašumus. Un tādas indikācijas ir. Un tāpat tieši par gabaliem, kur varētu veikt kaut kādu privātu māju apbūvi. Labi, es būšu izgājis savam sarakstam cauri, un ja Mika varbūt atbildēja, varbūt nē, ja nē, tad... Jā, paldies. Ap cikiem tad Ašrādena kungs ir šeit aicināts ierasties 26. Mēs programmu nosūtīsim, šobrīd viņu vēl saskaņošanas procesā, bet rīt pusē ap kaut kādiem 11. Jā, man tad lūgums, ja iespējams, arī attālināt to pieslēgšanos norganizēt, ja tas tehniski ir iespējams. Jā, par pašvaldību izlīdzināšanas fondu jāsaka tā, ka laikam tas, kas šobrīd bija plānots, bija vienkārši pārdala. Ja mēs pīrāgu pārdalām, tas nozīmē, ka, ja kāds dabū lielāku kumosu, tad kāds attiecīgi dabū mazāk. Un loģiski, ka tas laikam nevar iziet cauri, un droši vien kaut kādā ziņā labi, ka tā. Katrai reformai to rāda gan pieredze šeit, gan ārvalstīs. Ir vajadzīgs kaut kāds finansējums. Tad droši vien, ka novēlēsim valdībai arī, lai tomēr, kas saka, skatās šādā saprātīgā virzienā. Tas īsais komentārs, bet tas, ko es gribēju teikt, jo bija replikas izpildvarā, es gribēju izteikt komplimentu. Tiešām bija pirms kāda laika sižets televīzijā, vairs neatceros raidījumu, bet par elektroautobusu iepirkumu. Un es tiešām gribu teikt, ka man nebija kauns par mūsu pašvaldību atšķirībā no tām pārējām, kur tās milzīgās summas bija tērētas, un tiešām paldies par ekspertu piesaisti, un mēs izskatījāmies tiešām labi, un vēl to mums arī citos jautājumos piesaistīt jomu tiešām ekspertus, kad kādus jautājumus risinām. Un es to nesaku, ka mēs to nedaram kā pārmetumu, bet tiešām arī kā tādu labu vēlējumu. Paldies! Man ir jautājums par 8CBR, vai pašvaldība ir saņēmusi informatīvu vēstuli par to, ka 8CBR tiek integrēts ACBR, līdz ar to 8CBR vairs kā atsevišķi uzņēmums nav. Informācija ir, bet tādas oficiāli nav. Plānotā kartinga trase būs ACBR kartinga trase vai 8CBR kartinga trase? 8CBR nebūs droši vien. Tad precizējam uz ACBR. Jā, bet pat tas vēl nav izlemts tā.
Daini. Jā, viena piebilda, tāda mana replika to, ka par to pašu PIF vai FIS, kas ir izlīdzināšanas fonds, finanses izlīdzināšanas, tad tur jau ir pašā būtībā izlīdzināšanā ietverts jautājums un tas teikums, tad viņš ir jāmēģina nosaukumā un visu būtību jāmēģina, viņš vairāk nav izlīdzināšanas fonds, viņš pavisam cits fonds, atbalsta fonds pašvaldībām vai vēl kaut kam, viņš vairāk nav izlīdzināšanas fonds, jo izlīdzināšanas arī nozīmē, kāds kādam kaut ko nesaņem un kādam kaut kas nāk vairāk nekā viņam pienākās. Tā ir būtība fonda pēc būtības. Un viņš ir visās, gan arī civilizētās pasaules valstīs, kas ir demokrātiskās. Jā, nu tur vēl viena diskusija, uz ko varbūt netiek atbildēts, bet kaut kāds piedāvājums top par to, kad sasaistīt tomēr šo uzņēmējdarbības aktivitāti. Jā, arī ir, lai motivētu pašvaldības veicināt, un tur, protams, ir sarežģīti šie risinājumi, bet, manuprāt, vajadzīgi, jā, bet kāda forma, tas vēl ir. Jā, bet tur Ervīnu nedrīkst iekļaut būt izlīdzināšanas fondā pēc būtības. Tas var būt kā bonus, kā burkāns, teiksim, kas nāk klāt virsū tai summai, kas Vispār ir nodokļu fonda. ieņēmumu. Jā. Viņš var nebūt Tas ir kā papildus jautājums, jā. Jā. Es arī gribu papildināt Daini par PIF-u. Es domāju, ka ir jācīnās par to, lai šis iedzīvotāju blīvums tiek ņemts vērā. Un droši vien, kad infrastruktūra, kāda ir pašvaldība, arī tiek ņemta vērā, jo es domāju, ka nevar salīdzināt tādu Smiltenes novadu, vienalga vai Valmieras novadu vai Alūksnes novadu ar Pierīgas novadu. Tāpēc, ka mums ir daudz plašāks ceļu tīkls, līdz ar to mūsu iedzīvotāji jāpārvietojas daudz plašākā teritorijā. 53 tilti, kas ir jāuztur. 700 izpildirektori bija kopējie kilometri, ap 700, kas mums ir jāuztur. Līdz ar to izlīdzināšana jau pati pa sevi iekļauj vārdus izlīdzināt. Un tāpēc, protams, ka tas ir runāts iepriekš, to negrib dzirdēt, bet es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Un arī, piemēram, to, ko mēs arī dzirdējām šodien Rīgas vicemēra intervijā, kur viņi saka, ka Rīgai arī ir milzīgas problēmas ar infrastruktūru. Līdz ar to es gribētu teikt, ka bez papildus naudas līdzekļiem šajā izlīdzināšanas fondā mēs vienkārši atņemsim Rīgai, kura ir savas problēmas, kura nerisinās savas problēmas, un pārdalīsim kaut kur daļai uz reģionu. Tāpēc es aicinātu noteikti šo teritoriju specifiku visu laiku atgādināt un stāstīt par to, jo es varu sadzirdēt visu ceļu Mārpas novadam, bet viņiem ne tuvu nav 53 tilti un ne tuvu 700 kilometri viņiem jāuztur ir pašvaldības ceļi. Jāsaka, Mārpas Viņiem ir piķis gadi. novadam tieši piedāvātais variants būtu visneizdevīgāk droši vien. Bet, vai ir vēl kādi jautājumi, kolēģi, vai nē? Ja nē, tad aicinu jūs pieregistrēties un balsot par darba kārtību. Vispār? Paldies. No 14 deputātiem 14 ir par. Kurš tur nepiedalījās? Jā. Tā, otrais jautājums par pabalstu piešķiršanu bijušam Smiltenes pilsētas domas un Smiltenes novada domas priekšsēdētājiem. Jautājums visiem jums zināms, pagājušā reizē nebija kvorums, likums mums paredz šādu te kārtību. Tas faktiski nav diskusija vai izvēles jautājums, tāpēc aicinātu par šo jautājumu balsot. Paldies. No 13 deputātiem 13 par, 2 nepiedalās, lēmums ir pieņemts. Trešais punkts par Sijā sarkanā krusta Smiltenes slimnīca 2025. gada pārskatu izskatīšanu. Sagatavotais Mārs Runguls. Tā dīvaini, jā, lēmumu projektu. Okay. Ziņo Dīdzis Lūkins. Sveiks, Dīdzi.
Jā, es droši vien sākšu, un tad, ja ir vēl Didzim ko papildināt, tā tad Finanšu komitejā tika izskatīts, jā, Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcas gada pārskats, un arī tā tad attiecīgi revidents ziņojums, un jā, pašvaldībai ir pienākums pieņemt zināšanai gada pārskatu, apstiprinot tā tad bilances kopsumu un lemt arī par peļņas izlietojumu. Tā, un jā, ir sagatavots arī tātad šis lēmuma projekts, un slimnīcas gada peļņa 44 145 eiro ir priekšlikums atstāt sabiedrības rīcībā un izlietot ar mērķi ambulatorisko pakalpojumu piedāvājumu paplašināšanai un modernizēšanai, un arī darba vides sakārtošanai. Tā, jā, lūdzu, Didzī, ja ir kas ko papildināt. Jā, labdien visiem! Man nav ko papildināt, aicināšu pieņemt zināšanai gada pārskatus, jā, Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca. Paldies. Bija arī plašākā diskusija Finanšu komitejā. Jebkurā gadījumā, jā, paldies par pārskatu. No manas puses nav nekādu komentāru vai iebildu. Uzsākam balsošanu? Jā. Jā, paldies. Tas ir tiešām brīnišķīgi, ka mums ir arī peļņa no kapitāla sabiedrības un gan pašvaldībām, gan valsts kapitāla sabiedrībām. Nu, teiksim, valstī tas ir biežāk redzams, ka šo te naudu gribam savākt valsts budžetam un uzņēmumu attīstībai nenovirzīt. Tātad tas ir ļoti svarīgi, tas, ko mēs darām. Varbūt ir arī tāds īsts komentārs par tiem pakalpojumiem, nu tā, lai mēs saprotam arī, kas tad varētu tikt pilnveidots, vai tur ir kādas idejas. Paldies! Uz jauniem pakalpojumiem ir idejas, protams, piesaistīt jaunos speciālistus, jebkuru jaunu speciālistu, kas ir gatavs nākt uz Smiltenes slimnīcu strādāt. Un, principā, ņemot vērā arī, kā jau es prezentācijā Finanšu komitejā minēju, kad lielākā daļa arī esošo darbinieku ir tuvu pensijas vecumam vai pensijas vecumu, kad mums jādomā ir par šo maiņu arī. Paldies. Paldies, Dīdzi, paldies. Lūdzu, balsojam. Paldies. Beidzot, var pateikt, no 15 deputātiem 15 par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. 4. punkts par SIA Līvena aptieka 2025. gada pārskata izskatīšanu. Ziņo Ingu un Gailīte un Andris Lapiņš. Jā, tā tad arī Finanšu komitejā jau tika detālāk izskatīt šis gada pārskats, kur bija informācija arī par filiāļu darbību, bet tā tad arī pašvaldībā ir jāizskata šis gada pārskats un jāpieņem zināšanai. Arī Līvena aptiekai ir peļņa, tā tad 32 287 eiro, bet tā tad ir priekšlikums 90%, jeb, kā ir lēmuma projektā sagatavot arī konkrēta summa izmaksāt dividendēs, tātad pašvaldībai, un atlikušos 10% saglabāt kapitāla sabiedrībā ar mērķi sabiedrības darbības nodrošināšanā, izmantojamo telpu labiekārtošanai un aprīkojumu iegādēji. Lūdzu, Ingūna. Labrīt, labdien. Es domāju, ka man arī tā nebūs ko papildināt, jo jā, viss tika izrunāts un par viņas sadās savienojušies, tā kas arī lūdzu apstiprināt vienkārši šo lēmumu. Vai ir kādi jautājumi? Jā. Jā, paldies. Sakiet, ar tiem 3228 eiro ar to pietiktu jūsuprāt, jā, tam sabiedrības? Domāju, ka tā, mums tās vajadzības nav tik lielas nekā tāda kapitāla ieguldījuma. Domāju, ka jā. Jā, brīnišķīgi, paldies. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par. 5. punkts par Smiltenes novada teritorijas plānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Sarmīta Daudziete ziņo. Visiem, kā jau komitejā, decembra komitejā runājām, tad ir papildināta 3. redakcija ar
tehniskiem grozījumiem, kas labākas dažādas pārrakstīšanās kļūdas, ir nomainītas viena zemes vienībai, Almēs Termoņš sabūvē, bija palikusi publiskā apbūve no seniem laikiem, kad tur ir veikals, kur šobrīd ir dzīvojamā māja, lai varētu atjaunot un remontēt un visu atbilstoši normatīviem regulējumam. Tas ir nomainīts, kas neietekmē citas trešās puses. Tad ir precizēti ekonomikas ministrijas saņemtās vēstulē norādītie normatīvi noti, kas ir nomainījušies no telekomunikācijām uz elektronisko sakaru inženieru tīkliem, kā definīcijas ir mainīts, lai viņas atbilst jaunākajam normatīvam regulējumam. Tas, lielam, arī ir viss, un lūdzu apstiprināt teritorijas plānojumu izstrādāt 3.1 redakciju, kā gala redakciju un izbūt saistošos noteikumus. Paldies. Lūdzu. Nu, es tomēr gribētu pakomentēt arī par to reizi atbildi, saistībā ar vēja parkiem un par to, ka reiz mēs kā uzņēmēji rakstījām, kad mēs lūdzām turismam izskatīt šo iespēju vismaz 2 kilometrus noteikti no naktsmītnēm, no ģeneratora. Uz ko tātad pašvaldība šajā teritorijā plānojuma ietveros atbildēja, ka mums nesot šādu tiesību, ka mums esot tikai vienīgi jāiekļaujas tajā, ka normatīvs paredz tos 800 metrus. Ar ko es vienkārši aiz interesi sazinājos ar tiesību sargu, aizsūtīju šīs atbildes šo te stāstu, jo arī 23. gadā mēs vērsāmies pie pašvaldības ar šo lūgumu, izskatīt šo te konkrēto saimniecības arī gadījumu. Tas viss ir dokumentēts arī šajās te apspriedēs. Un jau toreiz īsti mums atbildes par to, kā tas tiks kompensēts, nav. Arī šobrīd valstī nav. Tiesības sarga atbilde bija šāda, ka jā, mums Latvijā ļoti daudz nesakārtotas likumdošanas šajā jomā, par ko tiesības sargs jau ir brīdinājis arī no attiecīgās institūcijas. Ja? Taču par Smiltenes pašvaldības atbildi viņi uzrakstīja, ka tik nevarīga pašvaldība nav, kā viņi jums atbild. Tāpēc es ļoti, ļoti aicinātu tomēr ik pa laikam padomāt, kā mēs reāli dzīvē aizstāvam vietējos uzņēmumus, kā mēs it kā reklamējam, ka tas ir tas, ko mēs darām, ka mēs reklamējam, ka turismu mēs attīstam, tā pašā laikā, tad, kad mēs toreiz griezāmies pie pašvaldības, es pat tiešām domāju, ka pašvaldība ir gudri, tur ir daudz speciālistu, tur ir turismu speciālisti, algots juristi, un tu ceri, ka tiešām tevi aizstāvēs un par to domās, un tāpēc tādas sausas, tukšas atbildes no pašvaldības puses, protams, ir ļoti skumji. Jo tas ir vairāk tieši tādai pārdomām, jo vienā brīdī jau tu kā uzņēmējs arī saproti, ka tu vairāk neprasīs, jo tas ir tā kā liekas laika tēriņš, un neko mēs no tā neiegūstam. Tāpēc es vienkārši aicinātu citreiz apdomāt un varbūt sazināties vai kaut kā izpētīt šīs lietas, arī nākotnē, ja kaut kas jauns nāk, jo šajā gadījumā sanāca ļoti bēdīgi, un arī tāpēc man bija interesanti sazināties ar tiesību sargu, jo es arī neesmu speciālists, bet redzot arī citu pašvaldību iesaisti, tomēr saprotu, ka tas gluži nav tā, ka tik bumba ir vienos vārtos. Jā, tas varbūt tas ir vairāk komentārs, ko mēs ņemam vērā un dzirdam, un arī par turisma iespējamo, teiksim, tādu, apgrūtinājumu dēļ vēja parkiem, manuprāt, tas ir pamatoti, un mums arī iekšēji mēs varam padiskutēt gan par to, kā tiks izlietots šis te finansējums tiem pagastiem, un, protams, arī diskusija par šo pašu nekustamo nodokli varētu būt atvērta, ko mēs varētu parunāt. Es tikai piebildīšu, jūs visi zinat, tad, ja nemaldos novembrī vai decembrī, varams tieši šīs pašvaldības teritorijas plānojums, kas ir Bauska un Lūdza gadījumā, kur viņi bija noteikušos 2 kilometrus, viņi apcēla šajā daļā, ka tas neatbilst normatīvam regulējumam. Nē, vispār. No ciemiem. Nē, atvainojiet, ja mēs... jā, bet tas jau neatvieglo uzņēmējiem darbību. Jā, bet tas tāds arī komentārs no manas uzskats. Tas nav gluži viennozīmīgi. Pašvaldība nav nevarīga. Jā, runiet par tiem teritorijiem plānojumiem, teiksim, to, kur atcēla Bausku, atcēla arī to otru, jā. Man tik jautājums, kā naudu viņi tērēs, tā ka viņi tiesāsies savā starpā. Uzdodam to jautājumu sev, kā naudu tērēs tajā momentā. Jā. Dainis skatās uz mani, es atbildēšu. Tērēs katrā pašvaldībā. Bija tev jautājums, nebija tev jautājums.
Es vēlreiz Es gribu pretīs. bišķiņ publiski pateikt, tiešām ļoti īsi komentāru attiecībā par vēja parkiem. Šeit stāsts, lai sabiedrība, cilvēki, kolēģi pareizi saprastu. Man personīgā pozīcija ir vēja parks var būvēt, bet nebūvēt cilvēku māju pagalmos. Un es atkārtošos iepriekšējais deputāts sasaukums, kas šeit sēž, tas ir jūsu lēmums un tās ir sekas, ar ko tagad daži cilvēki cīnās. Tiešām. Labi. Paldies. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 pār, lēmums ir pieņemts. Varbūt pirms es eju, kāds ir kalendārs tālākais un secība? Apstiprināt. Informē. Lēmumu publicē tapis sistēmā. Tur iestājās tas mēnesis, kas ir gaidīšanas režīms, un tad, ja nav nekādas Iedzīvotāji var iesniegt mēnešu laikā. iebildumu nekādu, tad varams izsniedz savu atzinumu, pozitīvu, negatīvu, kas jālabo. Tad, Cik ilgā laikā varam ir tas jādara? Kopā 2 mēneši sanāk, ja uz viņiem neatiecās tās 10 dienas, kad jāsniedz atbildi. Bet likumā ir mēnesis. Jā. Gaidījām uz janvāru, varbūt uz jāņem dabūs. Labi, paldies. 6. punkts par nekustamā īpašuma krasti Variņu pagastā augošu koku nodošanu atsevināšanai. Ziņo Mārtiņš Laizāns. Labdien, kā zināms, nekustamajā īpašumā krasti Variņu pagastā tiek nodoti augošu koku atsevināšanai dažādos citas izpildes veidos 206,5 kubikmetru apjomā un izcērtamajās platībās 1,38 hektāri, kur pēc tirgus cenas vērtība noteikti 5378,50 €, bet izsoles sākuma cena tiek noteikta 5400 € apmērā. Aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par, lēmums ir pieņemts. 7. punkts par nekustamā īpašuma Noriņas Bilskas pagastā Smiltenes novadā atsevināšanas procedūras izbeigšanu. Ziņo Ilze Rušiņa. Tad saskaņā ar 18. gada 28. februāra Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu tika atsevinātas Noriņas Bilskas pagastā un nolemts slēgt ar fizisku personu pirkumu līgumu par iegādi par summu 50 000 €. Zemes platība ir 19,54 hektāri. Tātad cilvēks izteica vēlēšanos pirkt, bet viņš 18. gada 6. augustā savukārt tika noslēgts šis pirkuma līgums par atsevināšanu. 20. gada 15. janvārī tika nosūtīts viņam brīdinājums par to, ka viņš nepilda savas saistības. Un 20. gada 4. martā pašvaldība vienpusēji paziņojumu par šī līguma laušanu un par līguma soda samaksu fiziskai personai, par ko viņš tika informēts. Tātad, pamatojoties uz minēto nekustamais īpašums Noriņas Bilskas pagastā, iepriekš tika pārkvalificēts kā atsevināšanai paredzēts, bet atsevināšanas process netika pabeigts. Un tādēļ, lai aktualizētu pašvaldības grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitu, minētais nekustamais īpašums atjaunojums ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā. Tātad pārtraukt nekustamā īpašuma Noriņas atsevināšanu, atzīstot par spēku zaudējošu 18. gada 28. februāra sēdes lēmumu un atjaunot pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā nekustamo īpašumu Noriņas Bilskas pagastā. Paldies. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par, lēmums ir pieņemts.
8. punkts par nekustamā īpašuma noras Bilskas pagastā Smiltenes novadā atsevināšanas procedūras izbeigšanu. Tāpat 18. gada 28. februārī tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma noras Bilskas pagastā atsevināšanu. Arī fiziskai personai par pirkumu summu 15,600. Platība ir 13 hektāri. Arī 18. gada 6. augustā tika noslēgts pirkuma līgums par atsevināšanu. Tāpat 20. gada 15. janvārī tika nosūtīts brīdinājums fiziskai personai par saistību neizpildi, kā arī pieņemts vienpusējs paziņojums par vienpusēju laušanu līgumsoda samaksu fiziskā persona informēta. Pamatojoties uz minēto nekustamais īpašums noras, Bilskas pagastā iepriekš tika pārkvalificēts kā atsevināšanai paredzēts, bet atsevināšanas process netika pabeigts. Tātad, lai aktualizētu pašvaldības grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaiti, nekustamais īpašums atjaunojams ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā. Pārtraukt nekustamā īpašuma noras atsevināšanu, atzīstot par spēku zaudējošu 18. gada 28. februāra lēmumu un atjaunot pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā nekustamā īpašuma noras. Yes. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par lēmums pieņemts. 9. punkts par parādu norakstīšanu ziņo Jānis Adienis. Jā, labdien. Jā, balstoties uz iepriekšējiem diviem lēmumiem par īpašuma atsevināšanas procedūras izbeigšanu, īpašuma atgriešanu pašvaldības bilancē, mums ir jānoraksta arī šie debitori no līguma nesaņemtie ieņēmumi, līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par norakstīšanu, debitoru norakstīšanu konkrēto darījumu partneri, kas izriet tieši no šiem konkrētiem diviem līgumiem. Paldies. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par lēmums pieņemts. 10. punkts par nekustamā īpašuma aptieka Palsmanē, Palsmanes pagastā sagatavošanu atsevināšanai. Ziņo Inga Zujeva. Labdien! Ir saņemts Palsmanes un Variņu pagasta apvienības pārvaldes vadītājas iesniegums par nekustamā īpašuma aptieku Palsmanē, Palsmanes pagastā sagatavošanu atsevināšanai, jo tas nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar platību 0,5 hektāru un 3 ēkām. Tad sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma aptieku Palsmanē atsevināšanas procedūras uzsākšanu. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par. 11. punkts par nekustamā īpašumu Ilgas 32 Smiltenes pagastā sagatavošanu atsevināšanai. Ir saņemts Lomas un Smiltenes pagasta apvienības pārvaldes vadītāja iesniegums par šī īpašuma sagatavošanu atsevināšanai, jo tas nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Nekustamais īpašums Ilgas 32 Smiltenes pagastā sastāv no 2 zemes vienībām ar kopējo platību 2830 kvadrātmetri. Tātad sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Ilgas 32 Smiltenes pagastā atsevināšanas procedūras uzsākšanu. Sākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par lēmums pieņemts. 12. punkts par nekustamā īpašumu Mežciems 6 Lankalnes pagastā sagatavošanu atsevināšanai. Ir saņemts personas iesniegums par īpašumu, par vēlmi atsevināt nekustamo īpašumu Mežciems 6 Lankalnes pagastā. Tas ir dzīvoklis ar platību 41,8 kvadrātmetri un sastāv no attiecīgām zemes un ēkas domājumām daļām. Tagad dzīvoklis nav izvērēts kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā un sagatavots lēmuma projekts atsevināt nekustamo. Tātad sagatavot Mežciems 6 Lankalnes pagastā
atzināšanas procedūras uzsākšanu. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par lēmums pieņemts. 13. punkts par nekustamā īpašumu vecvīriešu pagastā atsevināšanu un izsoles cenas noteikšanu. 2028. gada 22. janvārī Smiltenes pašvaldības doma pieņēma lēmumu par šī īpašuma sagatavošanu atsevināšanai. Nekustamais īpašums vecvīriešu pagastā sastāv no vienas zemes vienības ar platību 6954 kvadrātmetri un 2 ēkām. Tātad ir noteikta nekustamā īpašuma tirgus vērtība 35 300 eiro un sagatavots lēmuma projekts par pirmās izsoles izsludināšanu, nosakot izsoles sākuma cenu 35 800 eiro. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par lēmums pieņemts. 14. punkts par nekustamā īpašuma Rīti 16 Gaujienas pagastā atsevināšanu. Ar 2028. gada 22. janvāra lēmumu Smiltenes novada pašvaldības doma noteica nekustamā īpašuma Rīta 16 Gaujienā atsevināšanas cenu, ar kuru tātad piepirkuma tiesīgai personai tika nosūtīts atsevināšanas paziņojums. Piepirkuma tiesīgā persona ir veikusi pilnu atsevināšanas cenas samaksu un sagatavots lēmuma projekts par pirkuma līguma slēgšanu ar piepirkuma tiesīgo personu. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par lēmums pieņemts. 15. punkts par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašumā Daugavas ielā 50A Smiltenē atsevināšanai. Tātad arī ar 2028. gada 22. janvāra domas sēdes lēmumu tika noteikta nekustamā īpašuma atsevināšanas cena un pieguļošo zemju īpašniekiem nosūtīt uzaicinājumi uz nekustamā īpašuma pirkšanu. Noteiktajā termiņā atsaucās tikai viens pieguļošās zemes īpašnieks, kurš ir izteicis pirkšanu iegādāties nekustamā īpašumu par noteiktu
Īpašuma segmentu garāžu, citu domājamo daļu atsevināšanu. Uzsākam balsošanu. Nē, visi ir. Man rādās, ka ir. No 15 deputātiem 15 par. Paldies! 19. punkts par ceļu servitūtu, reālu servitūtu nodibināšanu uz nekustamā īpašuma ūdeņa zemes vienību ar kadastra apzīmējumu, ko jūs varat redzēt. Un šeit varbūt nedaudz kontekstam, ko Finanšu komitejā jau informēju, bet arī jums, kad mēs sarunās ar tehnikumu, šis ir pareizi, jā. Tad mēs esam identificējuši, ka viņiem ir virkne zemes gabalu, kas nav viņiem nepieciešami funkciju veikšanai, un viņi labprāt šos zemes gabalus pārvirzīt uz pašvaldību. Te pašā laikā ir daži zemes gabali, kas ir vajadzīgi viņu saimnieciskai darbībai. Šis ir viens no tā. Un pēc būtības mēs esam vienojušies, ka mēs, protams, ne tiešā veidā, bet veiksim mēģinājumu šādu veidu apmaiņai, kur mēs sakārtojam zemes gabalu, kas varētu pāriet tehnikuma īpašumā, savukārt no tehnikuma pārņemot vismaz līdzvērtīgus zemes gabalus, kurā varētu būt arī privāta māja apbūve. Un šis ir tādā kontekstā, kā mēs viņu arī sakārtojam šobrīd. Lūdzu. Tātad Smiltenes novada pašvaldības doma izskata jautājumu par ceļu servitūtu nodibināšanu uz nekustamā ūdeņa zemes vienību piekļūšanai nekustamam īpašumam Niedras un Pauguriņa Smiltenes pagastā. Tīmekļa vidē redzams, kartē redzams, ka reāli dabā pastāv un ikdienā tiek lietots nekustamā īpašuma ūdeņa zemes vienības esošais ceļš. Servitūta līguma slēgšanas mērķis ir nodibināt ceļu servitūtu zemes grāmatā. Ceļu servitūta teritorija ir 800 kvadrātmetri, kas tiek nodibināta par labu nekustamam īpašumam Niedras un Pauguriņa zemes vienībām. Tātad piekrist nodibināt ceļu servitūtu ar tiesībām uz braucamo ceļu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā ūdeņi uz nekustamo īpašumu Pauguriņi un Niedras piekļūšanai. Paldies. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par, lēmums ir pieņemts. 20. punkts par lēmumu numuru 28 par nekustamā īpašuma Oktobra ielā 15, Variņu pagasts, Smiltenes novada nodošana valsts pamatskolai grozījumiem. Jā, labdien! Tātad 26. gada 22. janvārī tika pieņemts lēmums jau par nekustamā īpašuma Oktobra iela 15 Variņu pagasts nodošanu attiecīgi tātad bijušo Variņu pamatskolas sēku nodot Palsas pamatskolai, bet ņemot vērā, ka, lai īstenotu projektu, mums šobrīd ir nepieciešama tikai tā pati skolas ēkas daļa, un attiecīgi, lai pagastam būtu vieglāk apsaimniekot pārējo, tas tātad sporta zāle un attiecīgi vēl pieguļošā teritorija, tad vienkārši tiek grozīts, ka mēs šobrīd nododam Palsas pamatskolai tikai šos te Variņu pamatskolas ēkas daļu, lai varētu īstenot projektu. Paldies. Uzsākam balsošanu. Jā, lūdzu. Es saprotu, sporta zāle paliek pat pa sevi. Sporta zāle paliek šobrīd tāpat, kā ir pie... Kas pār viņu uzņemās mammas lomu? Tigna. Pagasta pārvalde. Jā, bet un kāds tas plāns tālāk sporta zāle atdos atpakaļ? Ja mēs skatāmies pēc projekta, ja mēs skatāmies līgumu, tad pēc būtības sporta zāle paliks pēc tam Palsas, tā kā sanāk dotajā brīdī pēc līguma skatoties tad par līgumu, tad pēc tam būs Palsas pamatskolai, bet es domāju, ka to mēs tik un tā tad organizēsim, ka tā sporta zāle tik un tā būs pieejama visiem novadiem. Jā, nē, tad līdzīgi kā visos citos pagastos, tad viņi droši vien zem sporta pārvaldes, nevis zem pagastu.
Šobrīd ir Tigna, kas ir atbildīgs. Jā, es saprotu, bet ja visam novadam ir vienādi, tad tā ir gan Raunā, gan Apē, gan visas sporta zāles ir zem sporta pārvaldes. Šeit es varbūt gluži no savas puses nevarēšu komentēt. Jā, Jā, tā tad mums ir zem sporta pārvaldes lielās, varētu teikt, Smiltenē, Raunā, Apē, bet pārējās Variņos ir vislielākā zāle. Jā, pārējās sporta halles ir izglītības iestāžu pārvaldībā. Jā. Bet šajā gadījumā jau tad būs zem pagastu pārvaldes. Pat laban, jo ir aktīva darbība, skola uz vietas pat laban tur nav, pagastu pārvalde var nodrošināt to zāles pat laban darbību. Kāpēc uzsāk šo jautājumu? Tāpēc, ka tikpat labi viņi darbotos arī Raunā zem pagastu pārvaldes. Tā ir valsts meditācijas skola. Un noteikti Bet viņa jau tagad nebūs pie skolas. Saimnieciski izdevīgi būtu atstāt zem skolas. Šis ir pārējais process. Pa variņiem iet runa. Nē, ok, tas ir pārējais process, un pēc tam viņi būs pie skolas. Paldies, sapratu. Jā. Paldies par skaidrojumu. No 15 deputātiem 15 par lēmums ir pieņemts. 21. punkts par projektu Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras atjaunošanu. Ziņos Armīti Daudziete. Jā, dien vēlreiz. Tad lauka atbalsta dienests ir izsludinājis konkursu, kurā ir iespējams pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunot. Maksimāli attiecināmās summas, ko atbalsta vienam projektam, ir 300,000. Pašvaldības līdzfinansējums tajā ir noteikti 10%. Ir sagatavots projekta pieteikums, kopējā summa aprēķinot un izskatot Valsts zemkopības ministrijas izsludinātos iepirkumus uz meliorācijas sistēmu atjaunošanu, kas ir valsts nozīmes meliorācijas sistēmās. Vidējā izmaksa uz 1 kilometru ir apmēram 16,000. Uz tā pamata ir sagatavot šīs izmaksas, kas kopā sanāk 361,769,43 centi. Tā ir visa kopējā projekta izmaksas. Bet tā kā vēl nav veikts iepirkums, šīs summas var būt mainīgas. Un, ja zemkopības ministrijas lauka atbalsta dienests apstiprina šo projektu, tad pašvaldība plāno izmantot šo normatīvā noteiktā priekšapmaksas saņemšanu, kas ir 25% no attiecināmām izmaksām, jeb no 270,000. Un atlikušais finansējums plānojams 27. un 28. gada budžetā, jo projekts ir jāpabeidz līdz 28. Gada mēnesim, kurā šogad, ja projektu apstiprina, tad būtībā no projekta apstiprināšanas 2 gadi ir projekta īstenošana. Un, ja apstiprina projektu, tad plānojam atjaunināt izstrādāto būvprojektu un pēc tam izsludināt iepirkumu, un tajā brīdī tad precizē summas, un tad varbūt viņas izmainīties. Tā kā visticamāk uz domas kaut kādām nākamām sēdēm gada beigās iespējams, ka nāksim ar precizētām summām. Mēs jau Finanšu komitejā arī par šo diskutējām un arī runājam par to, ka izvēloties objektus, mēs skatāmies, kur varbūt ir arī dubultā nozīme un arī vienlaicīgi varam censties uzlabot arī ceļu stāvokli, veicot meliorācijas tieši viņu tuvumā. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par lēmums ir pieņemts. 22. punkts par 2026. gada projektu līdzfinansēšu konkursu nevalstiskām organizācijām Smiltenes novadā izsludināšanu ziņo Ieva Dile. Jā, tad kā katru gadu plānojam arī šogad izsludināt projektu līdzfinansēšanas konkursu nevalstiskām organizācijām ar iesniegšanas termiņu 23. aprīlis. Aicinu deputātus atbalstīt. Uzsākam balsošanu.
No 15 deputātiem 15 par, lēmums pieņemts. 23. punkts par projektiem, kas tiks īstenoti Valsts kultūra kapitāla fonda programmas ietvaros. Jā, tad veiksmīgs mums ir bijis Valsts kultūra kapitāla fonda šis uzsaukums. Tātad ir apstiprināti 4 projekti. Tātad kopā ar Smiltenes mūzikas skolu ir šis projekts par vibrafonu iegādes Smiltenes mūzikas skolai, piešķirtais atbalsts 3000 eiro. Tad kopā ar Smiltenes mākslas skolu no idejas līdz produktam lāzeru tehnoloģiju un karstumpreses integrēšanu mācību procesā Smiltenes mākslas skolā piešķirts atbalsts 1984 eiro. Trešais projekts ir Smiltenes novada muzejā projekts par drustu vēstures ekspozīcijas modernizāciju, piešķirtais atbalsts 5000 eiro. Un pēdējais ir par Smiltenes viduslaiku pilsdarbu konservācijas projektu izstrādi, lai sagatavotu šo tehnisko dokumentāciju, piešķirts atbalsts 6000 eiro. Finanšu un attīstības jautājumu komitejā par līdzfinansējumu jau izrunājām. Un, jā, aicinu atbalstīt šo projektu īstenošanu. Sākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par, lēmums pieņemts. 24. punkts par telpas nomas apstiprināšanu nekustamā īpašuma Bilskas pamatskola, Bilskas pagasts. Ziņo Jānis Adienis. Jā, lai skola varētu uzņemt nometni, nepieciešams apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi, sagatavots aprēķinis atbilstoši nometnes vajadzībām, lūgums apstiprināt sagatavotu projektu. Man jautājums. Es gribēju piebilst, es jau pie Jāņa noskaidroju, bet, manuprāt, uz priekšu arī reiķinot ir jāņem vērā, vai šīs nometnes ir dienas nometnes vai diennakts nometnes, jo tur arī diezgan būtiska starpība ir, vai izmantot tā kā tikai pa dienu, līdz pusdienlaikam vai pēcpusdienai, vai arī dzīvot tur uz vietas un izmantot diennaktīs uz priekšu reiķinot, varbūt, kad ir jāņem vērā kāds koeficients vai tam līdzīgi. Bet šo es, protams, atbalstu arī. Paldies. Tas Linda Karlsona nav uz vietas. Varbūt konceptuāli atbalstam, bet nododam tavu jautājumu. Aprēķiniem, protams, mēs ņemam vērā gada kopējos patēriņus dalīts uz dienu skaitu, tā kā mēs neizdalām uz stundām. Arī šajā gadījumā tas tiek ņemts vērā un mums tas neietekmē, vai tas ir diena vai diennakts. Telpu nolietojumu tas noteikti ietekmē, ja tur dzīvo diennakti un 2 nedēļas. Kalpos vai grīdi tik būtiski nolietos. Nē, jebkurā. Jā, viss kopējo. Jā. Salvas 375 dienu. Jā, bet tas ieteikums. Mēs varam samazināt. Tur jau ir vērā. Jā, tur iekšā 375 dienu. Jā. Un otra lieta arī, kad jāpārliecinās droši vien Lindai, kad nometnē reģistrēta mājaslapā nometnes LV, ka visām nometnēm jābūt reģistrētām. Paldies. Sākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par, lēmums ir pieņemts. 25. punkts par maksas noteikšanu turismu objektā Raunas pils turnis, Raunas pagasts, Smiltenes novads. Šis konceptuāli iet tajā, ka virzienā, ka, protams, mēs vēlamies, lai cilvēki brauc mūsu novadu, apskata mūsu tādus gan kultūra vēsturiskos, gan dabas pieminekļus. Tajā pat laikā mēs arī vēlamies gan no turismu plūsmas, gan tam līdz apmeklētājiem arī iekasēt kaut kādu finansējumu, lai šīs pašas vietas labiekārtot un uzturēt labā stāvoklī. Un šobrīd ir divas iniciatīvas. Viens ir šī par maksas noteikšanu turismu objektā Raunas pils turnis, kur mēs aicinātu tieši pieaugušos, bet, teiksim, bērniem, jauniešiem zem 18 gadiem tas būtu pa brīvu, maksāt 1 eiro pār uzkāpšanas Raunas turnī, kas pēc tam ieguldīt pilsdarpus teritorijā. Un līdzīgs projekts ir par Raunas stabaragu, kur mēs tad izstrādājam noteikums par stāvvietas maksu tiem, kas dodās uz Raunas stabaragu. Arī, lai šo naudu pēc tam paredzētu šī objekta uzturēšanai un labiekārtošanai.
Es saprotu, ka Edgaram Plētienam ir kaut kāds komentārs par šo. Jā, lūdzu. Jā, sveicināti, kolēģi. Es reiz atvainošos, ka Finanšu komitejā es nevarēju uzkavēties ilgāk laika maiņas dēļ, bet divi varbūt komentāri saistībā ar šo. Viena lieta ir tā, ka Piltrupās, droši vien jūs zinat, pēdējos 10 un iespējams pat vairāk gadus ir ļoti mērķiecīgi piesaistīts finansējums arī no publiskā sektora. Līdz ar to tur varētu būt, es nesaku, ka tā būs, bet tur vienkārši tas risks, kas man galvā stāv, ir tas, ka saprotot publiskais finansētājs, ka šeit tiek iekasēta maksa, tur varētu uz to skatīties, uz finansējumu piešķiršanu tā, ka jūs iekasējat, tad attiecīgi jums tik daudz nevajag, jo zinot, tajos konkursos, kur attiecīgi Raunas Pildrupas startē, piemēram, valsts kultūra pieminekļu pārvaldes programmā, tad tur viņi izvērtē dažādus aspektus, un šis ir viens no tiem, kas ir risks. Es nesaku, ka tā būs, bet tas varētu būt viens no riskiem. Un otra lieta, ja mēs faktiski iekasējam no cilvēkiem naudu, mums būtu jāgarantē, ka viņi tiek tonī iekšā. Šobrīd tā situācija ir mazliet duāla, jo cilvēki ļoti dažādi toni atslēdz attālināti, jūs noteikti to arī zinat. Un ja cilvēks to toņu durvis raus, tad viņas nav iespējams atslēgt. Līdz ar to viņš var būt tikt samaksājis, un ja viņš turpina raustīt, tad nav iespējams viņas atslēgt. Tā ir tāda tehniska nianse. Bet otra lieta ir tas, ka arī pie atšķelšā budžeta mēs arī diskutējām par un pieņēmām lēmumu, ka arī Raunas publiskajās labierīcībās ir samazināta cilvēku slodze. Tad šobrīd tur ir cilvēki no otrdienas līdz sestdienai, darba laika 8-5, un viņi ir tie parasti, kas to toni tā kā attālināti atslēdz vaļā, kas nozīmē faktiski, ka tonis būs tā vai citādi slēgts svētdienās un pirmdienās. Skaidrs, droši vien apmeklētāji brauc vairāk brīvdienās, tas tā objektīvi skatoties. Un tā ir vienkārši vēl viena nianses, kas jāņem vērā. Un trešā lieta, man liekas, ko priekšsēdētājs arī iezīmēja, un to, ko es sadzirdēju, ka tas finansējums atgriežas tajā vietā, kas ir absolūti loģiski. Paldies. Es varbūt dotu vārdu Lindai, bet tīri par tikšanu iekšā, tas ir tehnisks jautājums, kuru var atrisināt. Savukārt par finansējumu ierobežošanu. Tad kāds ir ierosinājums, jo tas bija tāda iespēja robežās, tad mums būtu jānoskaidro, vai tas ietekmē vai neietekmē. Mēs varam šo jautājumu par 1 mēnesi atlikt un lūgt attīstības nodaļai iedziļināties šajā jautājumā un skaidri arī, teiksim, pateikt, vai tas ietekmēs vai neietekmēs, jo tad mēs saprotam, kur virzamies. Linda varbūt, un tad jā. Labdien! Jā. Es īstenībā nezinu, ko nokomentēt. Jūs jau priekšsēdētāji visu uzskaitījāt. Tad maksas apstiprināšana to iekļūšanai tornī, tas ir 1 eiro personā, kam ir virs 18. Runājot par tehnisko nodrošinājumu, tad ir uzstādīta šī automātiskā durvju atvēršana, kuras operēšanas tiesības ir nodotas labierīcību darbiniekiem, kuri līdz šim strādāja no pirmdienas līdz svētdienai, no 7 līdz 7, tādējādi nodrošinot pilnīgi visā laikā piekļūšanu. Un paralēli iekļūšanas iespēju nodrošināja Kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja Ieva Raunā. Tātad, brīžos, kad labierīcību darbinieki to neizdarīja. Bet tā ideja ir, tā nav ideja, tas ir jebkurā gadījumā, kāds ir piesaistīts pie šīs iekārtas, ar kuru tiek atvērtas fiziski pilsdrupu durvis, un viņām ir šī specifika, ko vislabāk zinās IT puiši, jo viņi iesaistījās arī tās uzstādīšanā, kad nospiežot ielaišanas pogu, ir jāpagaida 15 sekundes, lai durvis atslēgtu. Tas latviešu valodā un arī angļu valodā ir uzlikts uz durvīm. Jebkurš normāls cilvēks to spēj izlasīt, bet apmeklētāji ir kādi viņi ir un bieži notiek šī raustīšana bezjēdzīgā, kas liedz iekļūšanu. Bet es
Labi, tas ir tāds tehnisks īsais jautājums. skaidrs. Var arī no rīta atvērt, vakarā aizvērt, un mēs esam izdomājuši, kā tur, teiksim, tā maksa būtu. Bet, Edgar, tad man ierosinājums var būt, ņemot vērā, ka šāda informācija, kas var apgrūtināt, tad mēs atliekam šo uz mēnesi un tikmēr visu šo informāciju noskodrējam. Vai tas tā kā derētu? Jā, es pacēlu roku, jo es domāju, ka arī attīstības nodaļa to tā nevarēs pateikt, jo tas ir, tur pie tiem izvērtēšanas kritērijiem ir dažādi punkti. Un skaidrs, tas var ietekmēt, tas var arī neietekmēt. Piemēram, viens piemērs Cēsu viduslaika pils, viņiem piešķir publisko finansējumu, bet mēs arī zinām, ka viņiem ir maksas. Tā kā tas nevienmēr to nozīmēs. Vienkārši es viņu iezīmēju kā riska faktoru, tādā ziņā. Jā, bet ir arī tādi īpašumi, kas tieši tā, kā jau minēju, un arī es esmu Eiropā redzējis, kur ir piesaistījuši daudz kultūra vēsturiskā finansējumu, un tur visu ir faktiski pa maksu. Tas nav bijis kā apgrūtinājums. Līdz ar to, kāds ir tavs ierosinājums, jo uz tīri teorētiski iespējamību mēs nevaram balstīt savu lēmumu, tad mums būtu tomēr jāsaprot vairāk, ja ir tāds risks. Edgar? Man varbūt tāds jautājums arī, atvainojos, nepiedalījos komitejā, droši vien, ka komitejā būtu līdzāviet, kur izdošu šo jautājumu, bet par šo apmeklētāju skaitu, cik liels viņš gadu laikā ir? 16,000. 16,000. Jo vienkārši es arī skatos to tāmīt, kas mums ir pievienota, mums atalgojums ir 18,000. Mēs iztērējam 18,000, lai iekasētu, tur labi būs vēl bērni, no kuriem neiekasēsim daudz mazāks, bet saprotu, ka vēsturiski tur ir slikta pieredze ar to, ja? Ar to, ka tur visi iet un nav tādas kontrolas uz tām ieejām. Tas jau ir esošā budžeta, tas jau nav tieši tas. Bet tie 18,000, kas šeit ir mūsu tajā tāmē, tie tas ir tur, tad es dzirdēju no Lindas par šo labierīcībām, tad tur tā kā no 2 finansējumiem tur ir. Nē. Jo šeit ir konkrēti iezīmēti. Tad labi izstāstīs, Linda, man kā tur ir. Tad pilsdrupu tornis nekādi. Tad pilsdrupu tornis ir neatkarīgs. Un papildus pienākumu esošiem darbiniekiem bija uzlikti tikai tādā, viņiem nekas netika papildus piemaksāts. Tātad faktiski mums darbojās labierīcības, veļas mazgāšana un dušas pakalpojums, kur darbojās šie cilvēki. Un viņiem papildus tika bez atlīdzības pielikta poga, lai viņi varētu ielaist darbiniekus. Tas nekādi neietekmē pilsdrupu torņa maksa, nekādi neietekmē izdevumus. Labi, Linda, man skaidrs droši vien, ka tas arī piekrist, ka vajag atlikt, lai vēl pārunātu šo, protams, Tesgara aspekts ir, bet man arī, jo es konkrēti redzu, šeit ir pievienot dokumenti deputātiem, izcenojuma aprēķina maksa pakalpojumam, apmeklējuma maksa, un tur ir iekšā arī tas atalgojums 18,000. Jā, lai mēs varētu noteikt maksas pakalpojumu cenrādi, mums ir jābūt pretī skaitļiem. Šī gadījumā tie ir plānotais laiks, nodrošināšu šo ielaišanu iekšā un apkopšanu. Līdz ar to tas sasaistīts apmeklētāju skaits ar atalgojumu gada griezumā un no tā izvietās. To ir stāsts. Ok. Es gribu komentēt, Jānis nekorekti to visu. Tad lai piestādītu maksu, mums ir jābūt aprēķinam. Un tātad šie nav nekādi papildus izdevumi, tie ir tātad metodikā tika izmantota informācija no tā, ko mēs kas tiek vispār veikts pilsdrupās. Tātad tur ir iekļauta sētnieka darba laiks, tātad tās pozīcijas var Jānis nokomentēt, kas tur tika iekļauts, bet pilsdrupu uzturēšanai netika līdz šim investēti papildus nekādi līdzekļi, izņemot, protams, nostiprināšanu. Bet mēs to uzturējām saimnieciskā kārtā. Jā, skaidrs, Linda. Paldies. Labi, jā. Par tehnisko pusi, tur noteikti būs kaut kādi mobīlī vai kaut kādi tādi, ja, ko tas maksās un kā tā tehniskā puse, un kā Edgars minēja svētdiena, tātad, kad turisti varētu būt visvairāk, kā, ja nebūs, kas to pogu nospiež, piemēram.
Jā, es teiktu, ka mēs šo noteikti izrunāsim, atrisināsim. Par mobilī, jā, ir tā kā līdzīgi kā Smiltenes novada muzejā, kur arī ir biļetes pērka mobilī. Mobilī maksā 10% no ieņēmumiem. Jā, ir tas pakalpojums, kas noteikti ir lētāks nekā mums izstrādāt to visu. Jā. Tātad, bet jā, atliekam tātad, un pēc mēneša atgriežas, bet totāli. Jā, par tām bažām, kas saistās ar to, vai mums dēļ šī finansējuma iekasēšanas varētu būt zaļā gaisma vai kaut kur atkal sarkanā gaisma, kādu projekta naudu piesaistīšanā, tad es, protams, no savas pieredzes zinu, ka visos konkursos izvērtēšana ir balstīta stingrus kritērijiem, ja, un tad jāsaprot, vai kādā no kritērijiem ir šāds punkts bijis iekļauts, ja, kas tā tad mums aizšķērsot vai neaizšķērsot, vai vairot vai mazināt punktu skaitu konkrētā finansējuma piešķiršanā. Ja. Tas jau tur tādas subjektīvas sajūtas droši vien nevalda, ja, visur notiek pēc punktu kritērijiem, ja, vai šāds kritērijs ir bijis kādreiz pamanīts. Ja. Un vēl viena lieta ir tāda, ja pēkšņi būs konkrēts projekts, kurā tiešām būs šāds te, un viņš būs mums tik ļoti vajadzīgs, mēs jebkurā brīdī šo maksu varam atcelt. Bet labi, atceļam līdz nākamajai sēdē, noskodrājam faktus, tad varētu tādu lēmumu. Tad arī tur nākamais ir, kurš tāds saraksts ir saistīts. Brantu biblioteka? Viņš ir tāpat neatkarīgs. Viņa jau neatkalpo to. Jā, labi, tātad ierosinājums ir priekšlikums tātad atlikt līdz nākamajai sēdē un noskaidrot faktus. To visu dariet. Tad tu šobrīd pievienos priekšlikumu, ja? Jā, bet šobrīd nav tāds lēmuma teksts. Labi, uzsākam balsošanu. Paldies, no 15 deputātiem 15 par, lēmums tiek atlikts uz nākamo sēdi. 26. punkts par pašvaldības iestādes Smiltenes novada biblioteka, struktūra vienības Brantu biblioteka reorganizēšanu. Ziņo Inta Mežule. Mēs esam izvērtējuši Brantu bibliotekas darbību un secinājuši, ka tā vairs neatbilst bibliotekas statusam, tāpēc mēs rosinām reorganizāciju, kuras rezultātā tiek Brantu biblioteka izslēgta no biblioteka reģistrus, to vairs neatiec akreditācijas noteikumi, un savukārt to pievienojam Blomas bibliotekai kā nodaļu, un mums nav jāmaksā arī vairs alises uzturēšanas izmaksas. Līdz ar to arī tā kā štata vienība nāks izslēgt no amata kataloga, bet tur mums ir nākošais lēmums. Zaļam? Jā, es atvainojos, sākums tās pats kā iepriekšējiem jautājumu, kāpēc mēs virzamies tieši uz Blomas pusi, bet nevirzamies uz Smiltenes pusi, jo mēs zinām, kad Smiltenes pilsētas teritorijas robežas tiks mainītas tuvākajā laikā. Tāpēc, kad šobrīd jau Blomas biblioteka sniedz pakalpojumu Brantos 0,2 slodzes apjomā, 1 dienu nedēļā brauc uz turienu. Un līdz ar to mēs arī tagad stiprinām Blomas biblioteku, kas arī ir piepilsētas biblioteka. Un ir daudz mazāk noslogota kā pilsētas biblioteka. Ja vienkārši sanāks tā, ka pēc kaut kāda laika Blomas biblioteka sniegs pakalpojumu Smiltenes pilsētā. Blomas biblioteka būs tā, kuras sniegs pakalpojumu dzīvesvietā Brantu pagastu iedzīvotājiem. Ok, tad mums, es sapratu, jā, paldies. Arī krājumi. Es sapratu. Jā, es sapratu, mēs vienkārši šo vietu kā tādu reorganizējam, bet teritorijas pārklājums paliek turpat atbildībā jau Blomas. Es sapratu domu, jā. Paldies. Paldies. Ir iedzīvotāji izvēle, uz kurienu viņi tā kā vēlas iet, vai Smiltenes, vai Branti, vai pakalpojums dzīvi. Paldies. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par lēmums pieņemts.
27. punkts par grozījumiem 0,1325 Smiltenes novada pašvaldības iestādes, Smiltenes novada biblioteka nolikums. Tātad šis jautājums cieši saistīts ar iepriekšējo. Ja mēs izmainām struktūru, tad mums jāizmaina šī struktūra arī nolikumā. Svītrojam Brantu biblioteku no nolikuma un Blomas biblioteka ar nodaļu Brantos. Sākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par lēmums pieņemts. 28. par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības amatu katalogā, Smiltenes novada biblioteka. Arī šis jautājums saistīts ar reorganizāciju. Tātad Brantu bibliotekā mūsu amatu katalogā ir slodze 06, un šo mēs vēlamies tā kā sadalīt uz pārējām bibliotekām pakalpojumu pieejamības palielināšanai. Pirmkārt, tā jau ir Blomas biblioteka, kuri jau šobrīd tā 02 slodze jau tiek izmantota. Tātad Blomas bibliotekā mums būs rezultātā vietu pilna slodze. 01 mēs dodam Birzuļu bibliotekai, kur ir pakalpojums dzīvesvietā Lauberģos, ir pietiekoši liels apmeklējumu skaits un arī ir atvērām klientu apkalpošanas centru, kas darbojas aktīvi. Tad mums ir Palsmans biblioteka, kur arī mēs saprotam, ka 07 slodze ir par maz, to palielinām uz 08, un Aplis bibliotekā, kur mums ir 209 slodzes, tad vēlamies, lai ir 2 pilnas slodzes. Sākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par lēmums pieņemts. Yes. 29. punkts par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības amatu katalogā, Raunas pagasta pārvalde. Ziņo Linda Zūdiņa. Jā. Tātad otrais jautājums, ko šajās domas sēdēs pārstāv, ir par grozījumiem Raunas pagasta pārvaldes amatu katalogā, tieši sadaļā labierīcību darbiniekiem. Tātad jau tika skaidrots, ka šobrīd ir 3 darbinieki nodrošinot no 7 līdz 7 pilnu darba laiku centra labierīcībās, kur ir veļas mazgāšana un arī dušas pakalpojums. Un ņemot vērā šos te grozījumus piešķirtajā finansējumā tīri uz atlīdzību, pie budžeta izskatīšanas tika lemts samazināt labierīcību darba laiku un tātad samazinot šīs 3 darbinieku 0,75 slodzes uz 1 pilnu slodzi. Tātad turpmāk mēs labierīcības pieņems apmeklētājus no otrdienas līdz sestdienai, ieskaitot 8 stundas darba laikā, un tādēļ ir nepieciešams amata vienības skaitu samazināt no 2,25 uz 1. Paldies. Sākam balsošanu. Slēdz balsošanu. No 14 deputātiem 14 par. Lēmums ir pieņemts. 30. punkts par Smiltenes novada pašvaldības amatu katalogu apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo Andris Lapiņš. Jā, un tā tad jaunajā amatu kataloga redakcijā ir iekļautas izmaiņas no Smiltenes novada bibliotekas, un arī Raunas pagasta pārvaldes. Tātad šie abi divi iepriekš lemtie lēmumi. Tātad aicinu apstiprināt jaunajā redakcijā. Sākam balsošanu. Balsošanu slēdzu. No 14 deputātiem 14 par lēmums pieņemts. 31. punkts par izmaiņām Smiltenes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā un grozījumiem komisijas nolūkumā. Ziņo Andris Lapiņš. Jā, tā tad līdz ar izmaiņām darbinieku sastāvā ir nepieciešams izmaiņas arī tātad šajā civilās aizsardzības komisijas sastāvā. Un tad ir aicinājums izslēgt no šīs komisijas sastāva Lindu Frontu un Raitu Pudānu un ievēlēt vietā Maritu Mūzi un Arni Platpīru. Tātad tas ir gan komunikācijas nodaļā izmaiņas, gan IT nodaļā. Un Astrīdu Hariju.
Jā, un Astītu Harjūtai skaitā, jā, jo ir konstatēts, jo, man liekas, jau vairākas reizes, ka priekšsēdētāja vietniekam jāietilpst civilās aizsardzības komisijas sastāvā. Paldies. Uzsākam balsošanu. No 15 deputātiem 15 par lēmums ir pieņemts. 32. punkts par 2025. gada 18. decembra saistošo noteikumu 12.25. Grozījums Miltenes novadas pašvaldības domes 23. gada 23. novembra saistošajos noteikumos numur 2523 par sociālajiem pakalpojumiem Miltenes novadā precizēšanu. Ziņo Māris Runguls. Es? Okay. Es esmu, protams, tādā nosaukumā kādu laiku dzīvoju. Jā, kas es esmu? Bija slavens jautājums. Jā, šis te jautājums, kā jūs paši atceraties, jau ir diezgan pasens, jo sākotnēji mēs bijām jau 2025. Gada, ja nemaldos, decembra mēnesī, ja, jau pieņēmām lēmumu par šo saistošo noteikumu grozījums Miltenes novadas pašvaldības domes 23. gada 23. novembra saistošais noteikums 2523 par sociālajiem pakalpojumiem Miltenes novadā izdošanu. Pēc tam tika viņa nosūtīta, kā likums paredz varamam. Varams ir iesniedzis savu viedokli un iebildumus, norādot uz 2 iebildumiem attiecībā uz izdošanas tiesisko pamatu un lūdzot precizēt 111. punktu, plus ministrija izteikusi priekšlikumu pagrozīt vēl pamatredakcijas 118. 119. punktu. Izvērtējot 2 reizes, manuprāt, sociālajā komitejā, nonācām pie secinājuma, ka atbalstīsim to ministrijas priekšlikumu un tā kā viņi vēlas, lai būtu skaidrāk un saprotamāk. Līdz ar to šie te grozījumi ir akceptējami. Tā būtība, ja kāds ir piemirsis, jā, tad bija tas mērķis izdošanai, bija ieviest jaunu sociālo pakalpojumu atalgtpazīšu pakalpojums un precizēt aprūpes mājā pakalpojumu regulējumu bērniem ar invaliditāti un personām līdz 24 gadu vecumam, kā arī papildināt sociālās rehabilitācijas regulējumu, nosakot, ka īpaši smagos komplicētos gadījumos pamatots psihologas sadarbības pārskatu un iesniegumu pašvaldības sociālās dienas var turpināt sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālā dienas struktūra vienībā, nodrošināt gadījumu vaļības nepārtrauktību un atbalstu pasākumu pēctecību pēc sākotnējā valsts un papildināt finansētā minimālā apjoma beigām un precizēt sociālā mentora pakalpojumu saturu un mērķi grupas atbilstoši likuma prasībām. Šis te prieks, ja tā var teikt, plānota izdevuma 2026. gadā veidot kopā 30.896 eiro, tajā skaitā 6.000 atelpas brīžu pakalpojumiem, 11.000 aprūpēji mājās bērniem ar invaliditāti un personām līdz 24 gadu vecumam un 13.896 eiro sociālām mentoru pakalpojumiem. Jāpiebilst, ka pašvaldība saņem 50% līdzfinansējumu no valsts budžeta par aprūpes mājā pakalpojumu saskaņā ar ministra kabineta atbilstošiem noteikumiem. Paldies, lūdzu apstiprināt. Paldies. Uzsākam balsošanu. Mēs balsojam 17. bija vispasaules sociālā darba diena, kas arī liela Astrid. 17. martā Smiltenes novadā tad sociālā darba diena tika atzīmēta visiem sociālā pakalpojuma sniedzējiem. Bāriņtiesa to atzīmēs braucot uz Rīgu nākamajā nedēļā. Bāriņtiesai arī Latvija ir 30 gadu jubileja. Jā, kad tiekas visas Latvijas bāriņtiesas, un šodien tieši 19. martā ir vispasaules sociālā darba diena. Un tā tad arī pašvaldības vārdā mēs sveicam visus un pateicamies visiem, kuri darbojas šajā mūsu dzīves nozīmīgajā jomā. Esot gan par ceļarādītājiem, gan atbalsta varbūt personām un padomdevējiem
cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Paldies visiem sociāla darba darītājiem. Slēdzam balsošanu. No 14 deputātiem 14 ir par. Lēmums ir Astrīda ar roku nobalsojām. Lēmums ir pieņemts. 3.3. punkts. Smiltenes novada pašvaldības noteikumu korupcijas novēršanas sistēmas Smiltenes novada pašvaldībā apstiprināšana. Ziņo Māris Rungu. Jā, tātad, lai mazliet savestu šīs lietas kārtībā, kas attiecās uz iekšēju kontrolas sistēmu, tad mums nepieciešams atjaunot šos te sistēmas noteikumus, un līdz ar to vienkāršā un tādā, manuprāt, saprotamā veidā ir sarakstīti šie noteikumi attiecībā uz to, uz šo te mērķi, nodrošināt godprātīgu, caurskatāmu un efektīvu pašvaldību darbību, mazinot korupcijas un interešu konfliktu riskus pašvaldībā. Līdz ar to tad noteikumos ir aprakstīts galvenās lietas, un tā būtība ir šīs te sistēmas, kā iekšējās kontrolas sistēmas daļas, savstarpēji saistīt pasākumu kopums korupcijas risku novēršanai. Tad darbības tvērums, ja mēs tā var teikt, attiecas uz pašvaldības iestādēm un kapitāla sabiedrībām, kurās pašvaldībā ir izšķirošā ietekme. Galvenie tad elementi, ja tā var teikt, riska identificēšana, analīze, novērtēšana, pasākumu ieviešana, uzraudzība, darbinieku apmācība. Tad no pārvaldības viedokļa un stratēģijas viedokļa, tad, kas attiecas uz domu, es jau komitejā teicu, tad doma nosaka politiku. Izpildirektors koordinē un ievieš un juridiskā nodaļa uzrauga un kontrolē. Par stratēģiju un plānošanu tātad ir ik pa 4 gadiem jāizstrādā pretkorupcijas stratēģija, plus tad tiek sagatavots realizācijas plāns un plus katru gadu tiek izstrādāti iestāžu individuālie plāni. Kāda ir pašvaldības iestāžu šie pienākumi šajā sakarā? Viņas neviens nav atcēlis, viņi tādi visu laiku ir bijuši, tātad izstrādāt pretkorupcijas pasākumu plāns, izvērtēt riskus, nodrošināt apmācības darbinieku un to ieviešanu. Jā, rezultātā tad mēs vajadzētu mums nonākt, vai mēs jau tur esam, kaut kādā mērā, ja samazināt ir korupcijas riski, stiprināt labu pārvaldību un uzlabot sabiedrības uzticību pašvaldībai kā tādai. Un paredzēts, ka šie noteikumi stājas spēkā 1. aprīlī. Līdz ar to tad pienākumi būs katras iestādes vadītājiem veikt šo te iestāžu darbinieku iespējamo korupcijas risku izvērtēšanu katram amatam. Nu, tad atbilstoši darboties plānam. Paldies, lūdzu apstiprināt. Jā, paldies. Tas lielā mērā ir esot šo iniciatīvu vienkārši apkopošanu. Yes. Uzsākam balsošanu. Paldies. No 15 deputātiem 15 par. Mēs esam izskatījuši visus atklātās sēdes jautājumus. Un šobrīd atklāto sēdi slēdzu, un mums ir jautājums viens izskatīšanai vēl slēgtajā sēdē. Ir nosūtīts links Edgar arī e-pastos, jā. Tā kā lūdzu tad atslēgties un paldies par darbu.